Sveiciens visiem! Es esmu Ilga un ikdienā palīdzu cilvēkiem risināt pagātnes traumas, skaidrojot arī mūsu iekšējo pasauli. Turpinot par emocionālā diskomforta tēmu un to, kā spēja tolerēt, ja pārsies diskomfortu ir ļoti saistīta ar emocionālo un mentālo izaugsmi, šajā video par to, kas tad palīdz vairot spēju ar diskomfortu veiksmīgāk tikt galā. Cilvēkiem ar nedrošo piesaisti, trauksmainajiem, izvairīgajiem un dezorganizētajiem ir dziļas neapzinātas bailes par to, ka konflikts automātiski nozīmē attiecību beigas. Tāpēc viņu attieksme pret konfliktu vienmēr ir emocionāli spēcīgāka kā kādam ar drošo piesaisti stilu. Tāpēc ir daudz grūtāk kaut ko normāli izrunāt un atrisināt. Bet nav jau tā, ka cilvēki veselīgās attiecībās dzīvo kaut kādā rožu dārzā, viņiem nekad nav strīdu. Vienkārši cilvēki ar drošo piesaisti prot sevi noturēt mierīgāku un klātesošāku, arī emocionāli neērtā stāvoklī. Viņi spēj būt diskomfortā, kas nāk ar smagām sarunām, ar būšanu ievainojamā stāvoklī, ar to, kas drusku apdraud tavu ego vai liek atzīt kaut kādas savas kļūdas. Kas tad ir tas, kas palīdz vieglāk būt šajā diskomfortā? Pirmkārt, tā ir spēja apzināties sevi un to, kas es esmu ārpus jebkādām attiecībām, jeb veselīga pašapziņa. Ja mēs komunicējam ar cilvēku un ieliekam visu atbildību par to, kā es jūtos un ko par sevi domāju, tam otram cilvēkam un mūsu sarunai rokās, tad būs ļoti grūti sevi emocionāli regulēt, jo visu laiku liksies, ka sevi ir jāpierāda un jātaisno, lai tikai mani saprot, lai tikai mani nepārprot, lai tikai es beigās sajustos labi. Sevis apzināšanās savukārt nozīmē būšanu iekšējā pārliecībā par kaut ko sevī bez obligātiem pierādījumiem no malas. Un darbs ar traumām ir ļoti nozīmīgs spējai to sevi attīstīt. Tā kā agrā bērnībā mēs kā sūklīši visu uzsūcām no ārpasaules. Arī informācija par to, kas un kādi esam. Un tieši terapeitisks darbs ar savu iekšējo bērnu ļauj beidzot saprast un izsijāt, kas no tā viss patiešām esmu es un ko man uzspieda un kas man varbūt vairs nekalpo. Sevis apzināšanās nozīmē, ka pat tad, ja tas otrs man nepiekrīt, tas varbūt ir neforši, bet tas nav pasaules gals. Viņš drīkst domāt pa savam, bet mani jau tas nekā neizmaina. Otrkārt, pārciest diskomfortu palīdz dažādas emocionālās regulācijas tehnikas. Jo emocionāli mierīgāks cilvēks spēj palikt, jo vieglāk viņam ir uztvert otra cilvēka perspektīvu. Esot triggerētā stāvoklī, mēs parasti uzreiz aizejam savam piesaistes tipam raksturīgās aizsarga reakcijās, un jēgpilna saruna vairs nav īsti turpinām, jo smadzenes ir aizņemts ar sargāšanos un izdzīvošanu. Emocionālā regulācija atļauj turēt telpu sev un arī tam otram cilvēkam, bet tā nāk ar pieredzi un to, ka pievēršamies bērnības traumām, kas radījuši nedrošo piesaisti un caur triggeriem tiekam klāt pie pašiem pirmsākumiem savām sāpēm. Atrisinot oriģinālās traumas, tagadnes neērtās situācijas iespējams pārlaist daudz mierīgāk un uz tām atbildēt kā pieaugušais, nevis ievainotais iekšējais bērns. Trešā lieta, kas palīdz diskomfortā, ir sava ego pieskatīšana. Ja uzskati, ka tev vienmēr ir un būs taisnība, ja tavi uzskati ir cieti kā akmens un tu ne par ko nespētu atzīt savu kļūdu vai strīdā piekāpties, tad dziļas un tuvas attiecības diez vai būs tavs stāsts, jo tuvība paredz regulāru savu iekšēju uzskatu izaicināšanu, spējot ieraudzīt pasauli caur otra cilvēka acīm. Varbūt es kaut ko nezinu, varbūt es iespējams kaut ko pārpratu, un saprotot, ka viss nav tik melnbalts, kā varētu likties. Visbeidzot, ceturtā lieta, kas savā veidā saistās ar iepriekšējo, ir spēja uzņemties atbildību. Manuprāt, ar šo lietu mūsdienās vispār ir milzīgas problēmas, jo caur virtuālo vidi un to, ka dzīvojam daudz nošķirtāk viens no otra kā cilvēki senos laikos, ir daudz vairāk iespēju un arī kārdinājuma vienkārši aizbēgt no visa nērtā, nevis to aci pret aci izrunāt, kas, protams, ir ļoti infantils veids, kā vadīt savu dzīvi, bet tā pašlaik notiek daudz un bieži, turklāt ļoti dažāda veida attiecībās. Jo vairāk cilvēks ir strādājis ar sevi, jo vairāk viņa briedums izpaudīsies tajā, ka viņš pārstāja bēgt no nērtās realitātes, jo apzinās, ka
tas nav tas, kā patiesi pieauguši cilvēki risina dzīvi, un tas nav ne cieņpilni, ne mīloši pret sevi un citiem. Attīstot sevī iepriekš minētās lietas, tu pamazām ieraudzīsi, kā iespējams būt nērtā emocionālā stāvoklī daudz vieglāk kā iepriekš, un tas būs neizsakāmi noderīgi veidojot veselīgas, ilgtspējīgas attiecības. No sirds novēlu tev atrast vairāk ērtumu šīs pasaules neērtumā. Un, ja vēlies palīdzību savā ceļā, es kā parasti būšu tepat.